Sveicieni! Šī ir mūsu pirmā reize, kad mēs ierakstam video un stāstu, un tad nedaudz iepazīstināšu ar sevi. Es esmu Linda Siliņa, praktizēju elpošanu, somatiskās prakses un mazliet arī no coachinga. Savukārt mana kolēģīte, sarunu partnere Simona ir, man jau gribās teikt, par valdnieci par kosmosa zvaigznēm, bet es došu vārdu viņai, lai viņa mazliet pastāsta pati par sevi. Tā, vārds man jau. Es esmu Hamburgas astrologs, ar pavisam tādu svaigu diplomu. Šajā pavasarī pabeidzu 4 gadu mācības garīgajā astroloģijas skolā, kur es mācījos ne tikai astroloģiju, bet visu šo te ezotērisko pasaules uztveri, tajā skaitā tāro, rūnas, numeroloģiju, dziedniecības pamatus, hiroloģiju, to gan es neizmantoju, bet arī esmu iepazīstināta ar pašiem pamatiem roku līnijās. Un paralēli pat arī interesējos padziļināt par cilvēku dizainu. Un šobrīd eju tādās netradicionālākās lietās iekšā, kā iepazīstu glagoliskās rūnas. Jā, redz, kosmosa valdniece, kā jau man gribās teikt, jo ar Simonu mēs iepazināmies, man liekas, 4 gadus atpakaļ, kad vienā retrītā, ko es kopā ar Baibu organizēju savvaļīgajām alķīmiķēm, un Simons tas brīvais skatījums un tā atvērtība, jo man liekas, vien tik ļoti labi runā kopā ar to, ko viņa dara. Kādēļ tev ir tik daudz instrumentu tavā kārbiņā? Jo tas jau nav cilvēki par taro vai astro, bet tavā gadījumā tur ir ļoti, ļoti daudz. Man gribās zināt visu tā kā vēl pamatīgāk un apskatīt jautājumus no visām pusēm. Un jo vairāk instrumenti, jo no visām pusēm vairāk var arī apskatīt. Un to es tā kā arī savā darbā ar klientiem ļoti izjūtu, kad, piemēram, ja es stāstu cilvēkam par viņa astroloģisko karti, es vienmēr apskatos arī numeroloģiju, apskatos arī cilvēku dizainu. Arī Akashi Chronics nepieminēja, tā ir arī lieta, ko es vēl daru, lasu Akashi Chronics. Un tajās sistēmās vienkārši vienā iekšā otras, katrā no viņām ir, var atrast paskaidrojumus no citas sistēmas. Viņas visas ir ļoti vienotas, kā es, piemēram, saku, kā es to redzu, kad numeroloģija ir tāds lielais, tāds dzīves, tāds nogrieznis, kaut kas tāds pamatīgs. Tālāk seko astroloģija, kas ir tā kā Google Maps, kā karte, kur mēs redzam, kur ir ielas, kur ir mājas, kur ir tilti. Tālāk mēs varam paņemt taro un nonākt tā kā tieši konkrēti tajā vietā, ieteleportēties un ieraudzīt, rekšā māja, te ir nodrupušas, durvju krāsa, tur ir peļķe, tur ir koks, kas tas pa koku. Mēs tā kā varam redzēt tādas niansītas. Un savukārt cilvēku dizains mums pasaka, ka te mēs esam, situācija ir tāda, koks ir tāds, peļķe ir tāda, un es esmu tagad tajā visā, un kā tad man šitajā visā dzīvot? Tagad tās sistēmas vienu otru ļoti, ļoti papildina. Bet vienlaikus jau nav tā, ka vienā sistēmā būtu kaut kas ārkārtīgi pretējs par katru cilvēku vai kaut kas tāds. Nē, tās viss vienkārši viens otru ļoti papildina un kaut ko paskaidro, varbūt mēs vienā redzam, bet otrā mēs saprotam, tāpēc tas ir tā. Rekur, es jau zināju, ka man tas ir, un tagad tas tā kā atrod tieši tajā sistēmā, ka tas tur ir apstiprinājums tāds, jā. Šodien jau arī mūsu mērķis ir īstenībā parunāt par kaut ko tādu, ko citi vēl nerunā. Par transneptūniem, kas izklausās ļoti kosmiski. Un vēl piedāvām cilvēku dizaina kartē. Kā tu nonāci vispār līdz šādai te idejai un transneptūni? Jā, transneptūni tās ir vispār tāds Hamburgas astroloģijas termins. Hamburgas astroloģijā izmanto ne tikai tās klasiskās planētas, ko mēs esam pieraduši apskatīt, bet arī transneptūna planētas, kas ir matemātiski aprēķināti punktu debesīs, kas patiesībā vispār nav taustāms, vēl nav atklāts. Ja? Tās planētas vēl nav atklāts, bet viņas tur noteikti būs, bet katrā gadījumā tas punkts mūs ļoti ietekmē.
Un arī šos 4 gadus mācoties un pētot kartes, man nav pamata neticēt, ka kaut kas tur nestrādā. Un Transneptūna, jā, kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, kad atrodas tālāk par Neptūna orbītu, jā. Un kāpēc tieši cilvēku dizaina kartē es ieliku, jo es arī pati mācoties cilvēku dizainu, mēs pētījām varbūt arī kaut kādu ascendentu ielikt cilvēku dizainā, savu MC ielikt cilvēku dizainā, apstīties, kurus vārdus tas aktivē. Un tad vienkārši papildus informācija, tad īstenībā ļoti interesanti, kas varbūt man kartē nav tādas aktivācijas tajā klasiskajā kartē, bet ieliekot kaut kādus savus šos te citus objektus, es ieraugu, kad man jau visu laiku likās, ka tas man ir, bet it kā man nav, bet re, kur tas ir. Un es domāju, kāpēc neielikt arī Transneptūnas? Tur ascendentu un MC vēl kāds varbūt ieliek un paskatās, tad Transneptūnas, jā, neviens vēl līdz šim nebija vismaz manā tādā paziņu lokā ielicis, bet pa cik viņiem katram no viņiem ir tādas dziļākas, ļoti specifiskas nozīmes, un man šķiet, ka tas ir vienkārši interesanti kaut ko uzzināt par sevi tādu vairāk nekā mums pierasts ir tādā virsējā slānītī. Šitā ir tāda ļoti specifiska rakšanās dziļumā, tādos 8 punktos, jā. Bet, man patīk raksties dziļumā, šauri, specifiski, un tas ir īstenībā tā interesanti. Super. Tas nozīmē, ka, ja atnāk ar jautājumu par to, kāda ir mana Transneptūna, visticamāk cilvēks varētu būt, kad ir nojauts, bet īsti dzirdēts viņš nekur nav to. Jā. Tu pat Transneptūniem tā baigi daudz, man liekas, nerunā. Jā, kur ir forši tāds citātiņš, jā, no Udo Rudolfa, kas ir ļoti cieši saistīts ar Hamburgas astroloģiju, Hamburgas astroloģijas pamatiem, tad tas citātiņš, jā, foniņā Transneptūna planētas kā smalkmateriāla enerģijas lauki ir tilts uz augstāko pasaules smalkmateriālajām dimensijām. Un iespējams tieši mums ir jārada šis tilts, jā, jo kā tas ir vienkārši tālāk turpinājums šim citātam, jo kas klauvē tam tiks atvērts. Jā. Un ko tad mēs te varam no šitā viss gudrā teikuma saprast to, kad šeit tiek uzsvērta tā Transneptūnu tāda īpašā loma, kad tie ir kaut kādi tādi neredzami spēki, kas pārsniedz varbūt to redzamo un savā ziņā drusku prātam aptveramo ikdienišķo realitāti. Un šitas ir tāds next level iešana dziļumā, bet tādā uz augšu plašumā, jā. Un tās planētas tieši darbojās tādā savienojumā starp mūsu apziņu un šīm te garīgajām sfērām. Un sanāk, ka tieši meklējot un atveroties šīm te enerģijām, un kā mēs varam to darīt, tieši par viņām runājot, kustinot viņas, jā, mēs varam piedzīvot dziļāku atklāsmi par mums. Un tā es arī esmu pamanījusi bieži pēc savām konsultācijām, kad mēs runājam par Hamburgas astroloģijas kartas pētām, kad citreiz pietiek vienkārši pabakstīt to tēmu, un viss jau uzreiz iekustās. Tā kā pēc konsultācijas man ir tā, kad ir cilvēkiem mēs runājam par kādu problēmu, pētījām, un mums viss beidzās, un pēc pāris stundām man tev klausies, man viss sāk notikt. Kad citreiz vajag, tas ir pēdējais tāds grūtiens, kad tikai pakustinot, tur viss aiziet rindiņā. Šis būs interesanti, jo kā tev aizies? Kā man aizies, jo man bija jautājums par to, kas ir Transneptūna, mēs runājām savā starpā, varbūt tās varētu par šo tad mēs kaut ko arī iefilmēt un pastāstīt arī citiem, vienlaikus izstāstīs manas Transneptūnas, un es patiešām neko nezinu. Tas būs nerādīja. Konsultācija ierakstā sanāk mums, un es ceru, ka jums arī būs interesanti. Katrā ziņā man jau paliek interesanti. Lai nezinu, pārsteiguma moments. Jā, tad kas man te vēl tādā prezentācijā? Man šeit ir varbūt tā lēnām bīdam uz priekšu, ka tas, kā atrast tos Transneptūnas vispār savā astroloģiskajā kartē, jo standarta klasiskajā astroloģijā viņu nav. Ja kādam tiešām interesēs, mēs varam aizsūtīt visus tos linkus, visus soļus, kā to atrast, kā to ievietot, kā astroloģiskos grādus konvertēt pēc tam cilvēku dizaina aktivācijās un kā viņas tanī savā kartē iezīmēt. Bet tas tā
ja to nedara kopā ar mums, ja tā nav tāda meistarklase, nu to ir grūti vispār saprast, visādi linki, punkti, tā kā es domāju, tam mēs varam droši braukt pāri visam šitam, bet opcija ir, ja kāds to grib darīt pats, ja? Klauvējiet pie Simons. Jā, es varu palīdzēt izdarīt, jā, lai pašam nav jāizmežģīs smadzenes, kā atrast, kā pārkonvertēt, un kas ir galvenais, kā pēc tam to visu salikt kopā. Jā, tieši tā. Šis mēs ejam tālāk? Jā, šito arī spiežam uz priekšu, jā, tā ir kā ievietot, šī jau ir Lindas karta, tā iepriekšējā var pasviest apakaļ tas lielais aplis, jā, tāds ir cilvēku dizaina mandela, un es tur esmu ar tādu zaļu pildspalvu vai laikam beigšu vakar redzēt, iezīmējusi jau tās aktivācijas, kas Lindai tur izveidojās, un arī iezīmējusi tos transneptūnus tajā mandelā, jā. Bet, nu, tagad varam spiest tālāk, jā. Te mums ir pirmais transneptūns. Bet es gribu tev klausīties. Ok, jā. Es esmu atvērta. Jā, es gribu zināt, kas ir mani transneptūni. Un ņemot vairāk, ka arī man pašai daudz kas interesē, kas ir mūsu apziņās un ārpus, un kad ir tās pasaules ārpus mums, un te pašā laikā saistīts ar mums. Nu, tā kā jā. Nu, te ir tāds apvienojums gan no cilvēku dizaina, gan no Hamburgas astroloģijas, kā Apollons kā tāds, tā ir transneptūna planēta, un viņš runā par tādu veiksmi, par plašumu, par paplašināšanos, viņš iedod tādu slavas potenciālu, ļoti labi strādā uz tirdzniecību, uz zināšanām, tāds ļoti paplašinošs, tāda kolosāla planēta, kas, nu, tā kā varētu būt tāda Venēras, varbūt vibrācija līdzīga Venērai. Un Lindas kartē viņi iedefinēja 48 vārtus, kas ir dziļuma vārti, kas runā arī par tādu intuitīvu gudrību, dziļumu, tādu spēju sajust kaut kādus risinājumus. Un tad, nu, tagad šitās divas lietas mums vajag salikt kopā, jā, un es te esmu iedziļinājusies un pētījusi, ka tas, nu, tieši tāda uzticēšanās savai intuīcijai, intuitīvās gudrības izmantošana, nevis prāts, ko vispār cilvēku dizainā prāts mums neeksistē, mums eksistē ķermenis un visas sajūtas, prāts grib tikai domāt racionālas lietas, bet mums ir jātic savam ķermenim, savām sajūtām, tāpēc ļoti izteikti šeit ir tā ticēšana intuīcijai, un tāda iešana dziļumā, izzināšana, mācīšanās, arī Linda ir, ne tikai man ir 500 visādi instrumenti kastītē, arī Linda ir 500 instrumenti kastītē. Un tieši tas, ka viņi rokās un iet dziļumā un klausa tai savai vilkmei, tam savam čujam, ja, kur vajag parakt un kur vajag iet, un tieši tā intuīcija var iedot to spēju iet plašumā. Tur ir tas slavas potenciāls, tur ir tā atpazīstamība, tur ir tā veiksme, ja. Tur ir viss, vienkārši ir jāklausa intuitīvi, kur jāiet, un tas arī jādara, un nevajag ar prātu bremzēt šo. Tā kā tavs slavas potenciāls slēpjās intuitīvā dziļumā. Ok, jāklausa beidzot intuīcijā, nevis visu jāanalizē caur prātu. Jā, prāts jau ļoti grib visu analizēt un racionalizēt un domāt, bet šeit tieši tas tā klausīšana, tā iešana dziļumā. Jā. Okay. Tā, nu šeit laikam viss būs par to Apollonu tādā ātrā pārskrējienā. Tālāk, nākamais transneptūns ir Metos. Nu, tā savukārt ir tāda planēta, nu, viņš ir tāda stabilitāte, bet arī tāda stagnācija, dziļums, ļoti vērsts uz pagātni, varbūt arī bloki un šķēršļi, bet vispār tā ir tāda ļoti, ļoti liela stabilitāte. Tāpat tas ir kaut kas radies, nu tad ir pirmcēloņi, pirmās vispār tā kā tādas pirmradīšana, pirmā matērija, nu pats sākums, ja, pats dziļums, viss tajā dziļumā. Viņš īstenībā ir foršs, tā planēta, viņa iedod stabilitāti un pamatīgumu, bet ja mēs nemākam ar viņu tā kā pareizi sadraudzēties, tad viņš rada blokus un šķēršļus, un viņš biežāk ar Admetus ir tā, ka tev ir jātiek cauri blokiem un šķēršļiem, un tad tu tā kā iegūsti to dziļumu un pamatīgumu. Un cilvēku dizainā viņš tev iedefinē 24 vārtus, kas runā par racionalizēšanu.
par to, ka gribās saprast, ka viss ir izskaidrojams, viss ir tāds loģisks, visam nezināmajam, ja? Un tāda, viņš arī ir 24. vārds ir par to, ka tā skaidrība atnāks īstajā brīdī. Ne ātrāk, ne vēlāk. Tu vari tur rakties, cik gribi, viņa atnāks tad, kad viņai ir jāatnāk. Vienmēr sakot, savas lietas ir jāizbrien līdz līdz lielajai atklāsmai. Jā, līdz lielajai atklāsmai. Jā, tur ir jāiziet cauri varbūt kaut kādām zināmām grūtībām. Bet te ir tādi, un tad, kad tu esi tur izkūlies cauri, un tad beidzot ierodās tā skaidrība, un tad tas ir tāds loģisks un superīgs tāds lēmums. Ja? Tā kā te var būt grūtības, varbūt ar loģiku, bet varbūt arī ar to, ka gribās atrast visam loģisku izskaidrojumu. Tikpat labi, ja, tas, kad nevar saprast, kas man der, kas man neder. Bet kopumā šitais, ja te ir admetus, viņam ir arī tāds karmiskais piestieniņš, tad tas visticamākais ir uzdevums no pirmajām inkarnācijām. Ar šito te tikt galā. Varbūt visu tik ļoti neracionalizēt un nemēģināt atrast izskaidrojumus, kāpēc tā un kāpēc šitā vienkārši ņemot vērā iepriekšējo, par ko mēs runājām, bija Apolons, kas bija saistīts ar intuīciju, vienkārši just vairāk, ja? Un ticēt tam, ka viss noskaidrosies īstajā brīdī. Ļaut jūs pārtraukt varbūt pārāk daudz malt, kaut ko iet kaut kur, jā, kaut kādā dziļumā, jā. Jo te nāks tā pamatīgā galvenā fiška, kas te ir apakšā, uzticēties tam, kad viss noskaidrosies īstajā brīdī. Un tiešām tam ticēt, ja šobrīd kaut kas man baigi nav skaidrs, un es rokos un mēģinu un skaidroju, tad vienkārši likties mierā un atnāks tā zināšana īstajā brīdī noskaidrosies. Varbūt jāsāk man paklausīt. Man daudz sāk teikt, tu vienkārši atslāks. Beidz domāt. Beidz domāt. Tu pa daudz domā. Jā. Tā, jā. Bet, tas ir kaut kas nāk ļoti sanām. Vispār admetus kā tāds man patīk, ka viņu saista ar tādiem tā kā dimanti, kas rodās no oglēm zemes spiediena rezultātā. Tas ir reāli dārgakmens, bet ir nepieciešams arī viss tas, lai viņš tā kā taptu par to dārgakmeni. Ja? Bišķi pastrādāt ar to viss skaidrs. Spīdēt. Jā, tālāk, kas mums tur seko vulkāns, un vulkāns beigforšais, vulkāns man pašai patīk. Tā ir tāda ļoti, ļoti izteikti jaudas planēta. Viņš ir, vulkāns uguns, protams, jā. Agresijas spēks, ietekmēt, vara, lietu materializācija, un vulkānam ir tāda spēja, ka viņš var uzspiest savu viedokli citiem, ja? Viņš var iestāstīt, viņam ir tāds ar spiediena efektu ietekmēt citus. Viņš tas ir reāli jaudīgs, protams, atkarīgs, kur viņš kartē ir izvietots, bet tā, ka, ja es gribu, tad, ja vulkāns man kaut kādā labā novietojumā, visi darīs, kā es gribu. Un viņš ir tev tajos 39. vārtos, kas ir provokācija vārti. Īstenībā, vēl ko es nepieminēju Transneptūnu, pa cik viņi ir tik ļoti tālu, viņi ļoti lēni kustās. Tur 100 gadus riņķo man šeit nav pierakstīts, bet vispār man ir arī tas ātrums, cik ātri viņi apriņķo ap sauli, tas nozīmē, ka mūsu ar Lindas paudzes cilvēkiem daudzas aktivācijas var būt vienādas, jo viņi vienkārši tik ātri nav aizkustējušies. Ja? Un man arī šis te vulkāns atrodas, man arī tajos 39. provokāciju vārtos, un tā ir tāda spēja provocēt citus uz transformācijām, ja? Caur darbībām, ko es daru, vai caur manām emocijām, vai vienkārši caur manu auru, caur to, kāds es esmu, kā es ietekmēju. Ja? Jo Linda arī ir manifestējušies ģenerators, viņai arī aura ir atvērta un tāda magnētiska, un visi jūt, ko viņa dara, un visi var ieplūst un saplūst ar viņu. Ja? Un tas ir tāds, ļoti, ļoti jaudīga tā aura, un tāpēc arī ļoti jaudīgas var būt šīs te provokācijas kopā ar vulkānu. Un tagad kopā man patīk tas apvienojums, tas ir vienkārši milzīgs spēks likt citiem ap sevi transformēties. Duši nevēlti mēs tā esam, nevēlti mēs sežam, daram to, ko mēs daram, jo mēs gribam likt citiem ap sevi transformēties. Pat negribam, mums vienkārši ir jādara.
Un te ir tāds iekšā tāds ļoti liels spēks. Un īpaši, kas nāk, tās transformācijas nāk caur tādām spēcīgām emocijām, ja? Jo visvieglāk ar vulkānu kaut ko manifestēt ir, ko mēs parasti darām, dusmās manifestējam, tās tādas visspēcīgākās emocijas, kad mēs metam krūzītes pa gaisu un sakam, kaut jūs visi nezinu. Kaut jums naktī nenāktu miegs, ja? Un tad nenāk arī tas miegs, ja? Jo tu pateici baigā emocijā. Tāpēc forši ar tādu, teiksim, novietojumu ir mēģināt pozitīvās emocijas, baigā priekā teikt, kaut jums visiem tur kaut kas tur kolosāls, jā. Bet, katrā gadījumā tādās īpaši lielās emocijās ir ļoti liela spēja likt citiem sevi transformēties un arī materializēt tās pārmaiņas. Bet pa lielam es esmu novērojis par to, ka es saviem apkārtējiem iedod tos impulsus un viņiem noteikti daudz labas lietas. Tieši par to pozitīvo stāsts, par to, ka ir jautājums par to, vai paņem vai nepaņem pretī ir to, bet tie, kuri pat dažbrīd neiedomājās, viņam iegriežās tas stāsts kaut kā ļoti virzoši, uz priekšu. Jo šito es pati uz sevi, teiksim, arī izjūtu, kad ir tās emocijas ļoti labas un kad tu esi uz tāda viļņa, kad tu dari to, kas tev patīk, ja? Kad tu sako savai vilkmei, kad tu runā par to, kas tev interesē, tad tu var pacelties lielos augstumos un tad tu ar tādu sajūsmu stāsti citiem un viņi tā nevis tā vienkārši parunāties, bet kad tu ieeji tajā visā, kad tu sajūti to spēku un dalies, ja? Tad vēl tieši viss te ir tāds varens pārmaiņu aģents, ja? Tā kā. Jā. Okay. Varens, gribat varens pārmaiņas, tad nākat parunāties. Bet nepatīkās būt vulkānam. Tā, bet jā. Jo tas ir tāds nesavaldīts, savvaļīgs spēks, kā viņš tur izpaužās. Jā. Tas ir radošais. Jā. Vulkāns arī ir radošs, jā, tāds. Jā, man patīk. Bet arī graujošs, jo tas ir pirmotnējs savvaļīgs tāds spēks. Jā, abas puses. Jā. Bet lai radītu kaut ko jaunu un foršu, tašreiz ir jānograuj. Tā, filozofiski runājot. Arī. Tā, ok. Liela jauda, piekrītu. Liela jauda, jā, tieši uz provokācijām un uz transformāciju. Tā kā varbūt vienkārši ir jāsāk vairāk provocēt. Un pastīties, kur tālāk viss aizved, ne? Beigās ielikt blacklist. Jā, lūk tālāk Hades. Tas nav tik foršs. Hades ir 20. vārtos kopā ar tavu dizaina ziemeļu mezglu iekritis, jā. Un Hades ir tāds, man liekas, viss tāds mīnusīgākais Transneptūns, kas vispār ir. Viņš iedod tādu upuru sajūtiņu, vientulību, kaut kādas grūtības, netīrības varbūt sajūtu, viņš vispār saistās ar kaut kādiem tur ubagiem un kalpošanu, bet tā kalpošana pie Hadesa ir tāda, tu kalpot vari tiešām apkalpojot kādus, nezinu, kopjot tiešām nezinu slimniekus, bet kalpot tu vari arī, kas Hadesam ļoti piestāv, tādā ezotēriskā veidā strādājot ar cilvēkiem, ja, tā kā te ir tāda kalpošana iekšā. Jā, noslēpumi, viss kaut kas tāds nezināms, mistisks, kaut kas, ko mēs negribam atklāt. Un šitā ir točna karmiskā planēta. Ja? Viss tas, ko mēs iepriekš neesam atstrādājuši, tad Hades mums šajā dzīvē rāda, reku šitinī jomā, tev ir jāstrādā kaut kāda karmiņa, ja tev ir sakrājusies. Un 20. vārti, par ko runā, tas ir dzīvo šeit un tagad. Būt šajā mirklī, būt pilnīgā klātesamībā, būt spontānam, uzticēties sev, jo tā 20. vārti cilvēku dizainā man patīk, ka viņiem tas nosaukums, tā filozofiskā jēga, vīrs, kurš stāv kalna galā un vēro, no kuras puses pūtīs vējš. Ka tu vienkārši esi mirklī un tu saproti, puš no tās puses rīkojos tā, puš no šitās puses rīkojos tā. Ka tā tāda... Fleksibilitāte. Jā. Un es nevaru iepriekšējā vakarā, teiksim, izdomāt, ko es šodien runāšu, jo es nezinu neko par šodienu. Un es tikai šajā mirklī varu šeit sēdēt un kaut ko dot ārā no sevis, jo šodien ir tā un tas, un man ir tāds lakatiņš un Lindai tāds blūzīt un ārā spēc saule tagad kaut gan pirms brīža lietas. Ja. Tas ir tāds visu tāds, šeit un tagad, šajā mirklī. Ja. Tie 20. vārti, kur ir iekristus tas Hades. Ja. Tā kā, un vēl kopā ar ziemeļu mezglu, ja. Un tas nozīmē, ka tas parāda vecumu posmu, ja. Kad tieši pēc 40 gadu vecuma
dzīvē vispār. Tas parāda, kādi cilvēki ienāk mūsu dzīvē, un tev var arī vairāk dzīvē ienākt pašai tāda vēlme, vairāk pēc kaut kādas vientulības, būt pašai ar sevi, būt savā plūsmā, savā kaut kādā tādā laukā, kur es varu praktizēt savas tādas mistiskās spējas, ja? Strādāt ar kaut kādiem noslēpumiem, kaut ko atklāt. Un arī tad tieši pēc 40 gadu vecuma īpaši aktualizējās tā karmas atstrādāšana caur kalpošanu. Un kalpot caur vieglumu, nevis caur iekrišanu kaut kādā upura sajūtiņā. Un tas nozīmē arī, kad pēc cik mēs pievelkam, tas rāda, kādus mēs pievelkam cilvēkus, tad mēs pievelkam līdzīgi domājušus cilvēkus, kam interesē tieši šīs tēmas, tādas kaut kādas okultās, mistiskās, jā. Un te tieši tā klātesamība ar šādiem cilvēkiem ir ļoti svarīga. Būt šeit un tagad klātesamībā, runāt par mistiskām tēmām un domāt, kā mēs varam kalpot citiem caur šo tāpēc mēs te sēžam mirklī un domājam, kā mēs ar šo varam jums kaut kā palīdzēt. Alpi jau savā ziņā arī aizved pie mistiskā. Mistērijas. Jā. Nu, viss, ko te var, viss, kas nav tāds praktiski tur izskaidrojums, viss, kas nav veikalā nopirkt baltājas batonu, viss, kas ir kaut kādā smalkākā enerģētiskā līmenī, šitien parakstās apakšā, un kā mēs varam palīdzēt. Tieši tā. Viss tās ir par enerģiju un enerģijas to būšanu, bet ir tas klikšķis, ka tas viss ir caur vieglumu, nevis caur mīnusiņu, caur upurīti, caur bēdiņu, jo kad es ļoti gribu ievilkt tajā upurīšu sajūtā, kad es jau neko nevaru, es neko, man tas, man šitas, man tur vēl viss kaut kas visāds attaisnojums atrast un neko nedarīt. Viņam patīk ievilkt mīnusiņā. Vai vien jau tur kāda planēta ir beigās, kuras to pasaka, nē, šis būs laiks šinī dzīvē to visu atstrādāt. Te galvenais, nebraukt tajā mīnusā, vienkārši, tad šeit un tagad, vairāk ļauties būt šeit un tagad, un tam, kas man nāk, varbūt ārā no tā maģiskā arī šeit un tagad, vienkārši ļaut tam nākt ārā. Tā. Tālāk Zeus. Zeus arī ir tāds ļoti, ļoti jaudīgs. Vadīšana, radīšana, viņš apzīmē arī, šeit pierakstīts, bet pēcnācēju radīšana. Tā ir radīšana, jebkā radīšana. Lieli mērķi, tālajoši mērķi, plāni, jauda, radošums, tas, tur jau ir minēju, stratēģisks tāds ražošana, kustība, temperaments, viss, kas ir tāds aktīvs un dinamisks un jaudīgs, arī Zeus, radošums visu laiku man, tas radošums. Bet tas radošums jau ir svarīgi, tā jau arī ir viena liela, tāda tā kā enerģija un radošums jau arī ir pie vizualizācijas un pie tā visu par to, kā mēs spējam iztēloties to pasauli kā tādu. Tā. Un viņš tev ir iekritis 6. konflikta vārtos, kas runā par drošas vides radīšanu, kurā atvērties, un tāda dziļa kontakta veidošanu, konfliktu risināšanu, par būšanu tādā ciešā saiknē, par tādu intīmu miedarbību, par tādu uzticēšanos. Un, apvienojums man ļoti patīk. To es arī īstenībā tevī ļoti jūtu, jo man šitāda aktivācija nav, kad tu spēj veidot drošu vidi, kurā cilvēki var atvērties, kurā ir droši uzticēties tev, gribās ar tevi runāt, gribās veidot to saikni, tas, ka tu spēj vadīt dziļus procesus, tā mērķtiecīgi virzīt uz iznākumu, nevis vienkārši gudri parunāties. Man patīk, es varu gudri parunāties, bet Linda spēj to visu tā virzīt kolosāli, un arī tā kā skaidri zina, kur virza un palīdz cilvēkam sasniegt to savu mērķi, un ļoti iedrošinoša tāda jauda iedrošināt, ej un dari, un tev sanāks, viņi cik reizes man saka, raksti to grāmatu vai izdod kaut ko, un es tik neko. Beidzot meistarklasa būs par transcentu. Mēs parunāsim par šo, bet tad atrast tādu harmoniju, atrisināt konfliktus arī iekšējais, ārējais, bet šī ir tāda ļoti lieliska prasme, jaudīgi, pamatīgi, mērķtiecīgi arī turēt to telpu, to drošo vidi, kurā dalīties. Un man nav daudz tādu cilvēku, kurus esmu satikusi, kur tā var tiešām gribās atvērties.
Šis ir ritīgi forši, un šis tagad ļoti tevi nolasu. Jā, tas man ir pašai svarīgi vienkārši. Jā, Man patīk. Tā kā droši. Šis ir mans, šeit es varētu līst saistībā ar to iepriekšējo, kas bija Hadesu apvienojumā, un tad es te varētu tur tās savas lietas iet un runāt par enerģijām. Enerģijas ir tas, kas man tiešām interesē, bet par to, kā mēs varam tikt uz augšu. Jā, tā. Tā ir noslēpuma. Jā, un tur ir kaut kas vairāk nekā šobrīd mēs zinām. Ok, nākamā Kronus. Jā, tas ir forši, tas ir arī tāds, man patīk visi tie transeptumi. Viņš runā par autoritāti, par kvalitāti, par vērtībām, par mūsu prasmēm. Viņš ir tāds vislielākais vadītājs, valsts galva, nezinu, rakstīja savu diplomu darbu par princu Hariju, visur pēdīja Kronosu, jo tas ir karaliskums, tāda dišciltība, bet arī mana iekšējā sajūta par tādu pašapziņu, par to, kā mani novērtēja, lieli sasniegumi, cieņa. Kronos ir skolotājs, kurš grib, lai viņā ieklausās, un ne jau tāpat vien viņam ir pamats gribēt, jo viņš zina lietas. Un tev viņš ir karaliskuma planēta iekritusi 45. vārtos, kas ir karalienes vārti, kas runā, kas ir autoritāte, kopienas līderis, labklājība, resursi, virzība uz labāku nākotni, uz tādu priekšu, uz attīstību. Un tev, reāli, ko mēs darām, prasam Lindai. Linda kaut ko vada, Linda ir tā autoritāte, kur kaut ko saorganizē, kur kaut ko bīda, ja? Tā kā tev šitās kvalitātes arī ir ļoti jūtamas, ja? Kad tu arī vāc tos cilvēkus un vada viņus uz labāku tādu nākotni, tādu resursu pilnu nākotni, ja? Palīdzot, teiksim, ar savām tur visām prasmēm aiziet uz somatiku, un tad jau tev ir vairāk resursiņš vai pālpot kaut ko, ja? Un tas nozīmē arī, ka šitā kombinācija, ka tev patiesībā ir tie resursi, tev ir tā pašapziņa un spēja pastāvīgi tos vadīt un pārvaldīt. Tev reāli ir skolotāja talants, un tam, ko tu stāsti, ir vērtība. Un klausoties, ko Linda saka, ja? Tas nav tāpat vien, viņa zina, ko viņa runā, un viņa zina arī no pieredzes, ja? Un te ir, bet tas, ko šitas iedod, Kronos grib, lai viņam pasaka, kas tu esi labs, kas tu esi, lai tu vari just to kaut kādu īpašu. Bet darīt to. Bet tas ir tas, ko tev gribās sajust. Ka tev gribās sajust to novērtējumu, ja? To atzinību. Ja? Protams, te arī ir vajadzīga materiālā puse mazlietiņa, bet galvenais ir tā apziņa, ka es varu, ka man sanāk, un tāds pamatīgums, un arī, ko vēl šis iedod, tas, ka patīk kvalitatīvas un izmeklētas lietas, ja? Bet galvenais uzsvers uz to, ka tev vajag atzinību par to, ko tu dari, un tev īstenībā ir ārkārtīgi liels spēks būt tādā topiņā, ja, ka tu vari būt riktīgs tāds līderis un riktīga autoritāte un turēt rūpi par savu kopienu. Jā. Ne par visiem, bet tad savu kopienu un tur tu esi, jā. Es atceros, kad tajā laikā, kad es vēl strādāju savās iepriekšējā profesijā un vadīju departamentu, un tad man bija ārpus departamenta augstāk stāvojuši cilvēki saka, kāpēc tu savējos šitik ļoti aizstāv, cik iedod, tu pabaro pārējos, bet tu savējos aizstāv un viss paņem uz sevi, tā ir, tā ir mana kopiena. Jā, tas ir, tā ir tā kā es esmu karalienes, tas tie vārdi, un man ir, es jūtos atbildīga, un es aizstāvēšu savējos, jā, šeit tas ir izteikti par to, ka es neatdošu savējos. Šeit noteikti man arī kaut kas iekšēji mostās, un kā ir tur garām jau nepaies, ne? Tas, kas ir tev patiešām lēmts, vai ne? Pārējais viss ir treniņu lauks tikai, un šī daļa, man liekas, man varās vaļā, un varbūt mazliet savādāk nekā ieras, kur ir jāiepazīst. Bet ļoti labi, es jau teicu, ka par šito, ja mēs runājam, mēs kustinam, tas viss sāk vērties vaļā, varbūt ātrāk, nevis tad, kad tas tur kaut kur mūsos ir, bet mēs vispār nezinām, ka ir. Ja šitad mēs vienkārši jau apzinām, un tad, bet tas taču man taču, jā, un tad uzreiz ir kaut kā drošāk darīt, ka es taču man taču. Man ir.
ir. Vienkārši spēr soļus uz priekšu. Jā. Sāc rīkoties. Tā. Karalienes vārti. Jā, ka tādos vēl forši tev iekrīt tieši viņi. Kupidons un 44. Jā, Kupidons 44. vārtos kopā ar dizaina Saturnu. Kupidons runā par kopienām, par dombiedriem, par kolektīviem, arī par ģimeni, māksla, tāds apvienošana veselumā un ļoti izteikti vajadzība pēc tās savas kopienas, pēc saviem cilvēkiem, ja, pēc saviem domu biedriem. Un 44. ir modrības vārti, kas runā par to, ka pamanīt likumsakarības, kad ļoti svarīgs ir zināšanas. Šitan mēs pamanām arī melus, iespējas, draudus, un ņemot vērā visu to, mēs varam izvairīties no kaut kādu pagātnes kļūdu atkārtotas pieļaušanas. Un šitas viss tādā... Un vēl Saturns tur ir. Saturns ir tas mūsu dzīves lielais uzdevums. Tad tāds, jā. Un tad šito visu apvienojot kopā, jā, tavs uzdevums ir pamanīt likumsakarības, kā izvairīties no pagātnes kļūdām, tieši tādās kopienās, ģimenē, darba vidē, vispār manos domu biedros, jā, tā kā sajust. Es domāju, ka tev nav problēma sajust, kurš melo un kurš nemelo, jā. Bet te ir atrast to, kura tā vieta, kas nestrādā, un to izmest laukā, lai pēc tam tā sistēma atkal ļoti labi strādātu. Bet runājot par likumsakarībām, tas ir ļoti interesanti, jo man ir kaut kādās parasti jau cilvēku krīzes situācijās vai kaut kādās problemātiskās situācijās sāk meklēt tās likumsakarības, un es esmu pat zīmējusi un taisījusi sev, nezinu, caur dzimtas kokiem, un kur, kad ir tādas pašas situācijas bijušas vai līdzīgas, vai manā, kad es pat kaut ko atkārtojusi, ko tu fiksē. Tas tā arī ir, un arī darba lietās, arī, tad, kad es strādāju iepriekš IT nozarē, arī tajā bija tas, kad es pirmais, ka es atrodu problēmu, un tā arī ir, tad meklējam tu fiksi risinājumu tur uz to. Man ir svarīga lielā bilde, un kas ir tajā lielajā bildē nestrādā, to tā arī vai maina, vai uzlabojam, vai vienalga, bet viņai ir jāstrādā. Vai tas veselums strādā. Tieši tā, to veselumu vajag. Bet Saturns mums dod arī uzdevumus, jā. Tāpēc mums tā kā tas ir uzdevums, viņš dod tos pārbaudījumus, jā. Un tāpēc tev arī te ir tie pārbaudījumi tieši uz tādu drosmi virzīties uz priekšu, nebaidoties no pagātnes, jā. Man kaut kas nesanāca, ko tad es tur tā kā iešu uz priekšu, tur varbūt, bet nē, viņš tev saka, ej uz priekšu, dari to, jā. Un virzies uz priekšu, veido jaunas kopienas, meklē jaunus dombiedrus, ja nestrādāja ar tiem cilvēkiem, meklē jaunus, kad tev vienkārši ir jāvirzās uz priekšu un jāmeklē, kur tu vēl kaut ko var salabot, ja? Kur tu vēl esi vērtīga ar to, ka tu vari atrast tās lietas, jo ar šito tu labo, kā es šodien tev stāstīju par to savu glagolisko runu, par to, ka tu esi kur tu esi daļa no lielāka veseluma. Un kas ir tas veselums? Un kas ir tas veselums, jā. Un šeit arī, tā kā, ja tu labo to vienu veselumu, tu labo otru veselumu, tu jau labo visu lielo veselumu beigās, jā. Bet tas arī par to kopienu, par to, kad veidot to savu kopienu, mazāk vai lielāku, ka tev no vienas puses ir tāda, tā kā tas vēl atvelc atpakaļ, bet tā kā ir interesi vai nē, šis jau ir tas, kāpēc mums jau nevar aizbēgt arī, jā, tas jau tevī ir kaut kādā ziņā, tas tevī ir. Kāpēc ir? Viss tikai atnāk savā laikā, noformulēties vajag un salikties tas, jā. Okay. Jā, bet šitās ir lielās nopietnās planētas, un viņas tad arī tā pamazām atklājās, ja viņas varbūt, nezinu, arī 20 gados, nevar gribēt baigi, viņas varbūt tik tā ļoti izjust un izstrādāt, kad viņas tā pamazām atvarās. Kad tu esi gatavs vispār viņām, jā. Viens ir tas, bet man liekas, pirms 20 gadiem mēs arī dzīvojām bišķi, mazliet savādākā, tā kā tajā vispār informācija laukā, līdz ar to, man liekas, šobrīd jau ir daudz vieglāk mums piekļūt daudz veidu informāciju nekā tajā laikā. Bet, šis ir lietas, kurām ir jāatnāk... viss jau atnāk īstajā laikā. Jā. Ne par ātri, ne par vēl, tieši tad, kad to vajag.
Jā, tā, un šis ir pēdējais no Transneptūniem. Poseidons vis tālākais, vis lēnākais. Un tev viņš iedefinē 50. vārtus kopā ar personības Merkuru un dizaino personības Plutonu. Un Poseidons, par ko runā, viņš ir tāda saikne ar dievišķo, tāda izzināšana, skaidrība, atklāsmes, garīgums, ezotērika, kultūra un vēl tāds perfekcionisma piesitiens. Un 50 ir vērtību vārti. Tas arī runā par kopienu. Kopienas vērtību turētājs, sargātājs, kas uzņemās atbildību par citiem, kurš zina pats savas vērtības, kurš māca citiem cienīt vērtības. 50 vārti bija tie, kas runāja par to krustmātes enerģiju, kur parūpēsies par visiem, lai visi ir laimīgi, lai visi ir priecīgi, lai visiem ir gardumiņš, saldumiņš, ko pēc tam paēst, bet arī dos tādas vērtīgas uzdevumus, kad arī mēs pastrādājām. Mēs, pastrādājām, dabonām pastrādājām. Jā, bet ar tādām rūpēm, kas rūpējās par tām lietām. Un tad, apvienojumā ar visiem Merkūriem un Plutoniem sanāk, ka tieši caur garīgumu, caur tādu saikni ar dievišķo tu piedzīvo vis tādas dziļākās personības transformācijas, kas ir darbs, protams, visas dzīves garumā. Jo Plutons runā par tām transformācijām, kas nekad nebeidzās. Plutons vienmēr tev mudina iet uz priekšu, kaut ko mainīt, iet dziļumā, domāt kaut kā citādāk, meklēt jaunus veidus. Un īpaši tas svarīgi ir tādās kopienu vērtībās, kopienu tradīcijās. Ka tev iepriekšējais arī runāja par tādām kopienām, ka tev tās kopienas dzīvē ļoti svarīgas ir, un tu vari būt tas tradīciju, vērtību turētājs, vērtību noteicējs tajās vispār kopienās, kurās tu esi. Gan ģimenē, gan domu biedros, gan tur, ar ko tu strādā, Un tev ļoti svarīgi ir komunicēt savas atklāsmes, savas dievišķās dzirkstes, kas tev nāk, un dalīties ar to tieši ar saviem dombiedriem, ar cilvēkiem, kas tev sako, kas tevi ieklausās kā karalienē, Tā kā tev ārkārtīgi svarīgi ir šito darīt pašai, neapstāties, transformēties, iet uz priekšu un komunicēt, runāt par to, jo Merkurs te ir. Merkurs grib, lai tu runā par tām savām transformācijām, kuras tu piedzīvo. Dalies ar to, nesēdi tam virsū viena pati. Bociņā neatstāja. Un Merkurs arī taču runā par tirdzniecību, tu vari to visu notirdzniecībot tālāk, Visas tās savas transformācijas noteikti. Šitas ir par dalīšanos kopienās, tieši tādā garīgā, ezotēriski tādā. Bet Poseidons ir tāda, tāds smalks vaibiņš, ļoti smalks. Pie karalis kā jau piestāv? Jā, bet viņš ir arī tāds. Es atceros, ka es biju pie Poseidona templī. Tur viss ļoti smalk un skaisti. Tas kaut kas tāds. Tas ir tas, kā es to izjūtu. Tas dzidrs un tāds netverams mazliet. Bet ir tā, ka pēc būtības sanāk tajos Transneptūnos ir savas lietiņas, kuras ir jāatstrādā un ar savām dāvaniņām, kurām būtu jādalās. Un ir jautājums par to, vai cilvēks jau to dara, vai gatavojās, vai sēž kaktā un vienmēr tā ir tava brīvā griba, ko tu ar to dari. Tāpēc tu šeit nonāci, kur valda brīvā griba, tev iedots ir šis ir tavs potenciāls, ko tu ar to vari izdarīt. Tas ir maksimums, uz ko iet, uz ko tiekties, no kā nebaidīties. Tas, ko tu ar to patiesībā dzīvē dari, tā jau ir tā kā tava izvēle. Par to mēs atbildēsim pēc tam. Visticamāk, paši varēsim dusmoties vai nedusmoties, ko mēs izdarījām labi, ko ne, un tad domāt, nāksim vēl pastrādāt, vai viss ir labi. Pirms pāris nedēļām man Basteikalnā pienāca klāt sieviete, kur pajautāja, vai es ticu Jēzum, un mēs parunājam par Dievu un viss tā. Bet vai tiešām izvēle ir izdarīta, un tad, kad mēs nonāksim pie Dieva, vai Dievs mūs pieņems? Tas ir no tās sērijas, vai atsūtīs atpakaļ vai nē, vai ne? Tā, ka...
Es izpildīju savus mājas darbus uz planētas Zemes vai nē? Nu, daudz ko no tā jau tu arī pats sev saliec tos mājas darbus. Arī. 50-50, es domāju. Nē, nu kā, mēs runājam par karmu, kad no iepriekšējām dzīvēm visu, ko tur, bet šī dzīvē mēs dzīvojam dzīvi tāpat, un tāpat mēs sataisam savas nākamās lietas, gribam vai negribam to visu, pat dažbrīd strādāja pēc vislabākās sirdsapziņas, mēs uzbūvējam kaut ko, jā. Nu tādu līdz ar to, tas rats jau visu laiku tur arī kaut kur kustās, un vienīgais mūsu uzdevums ir katram rīkoties pēc savas labākās sirdsapziņas. Nu, zin kā dzīvā etika un visas austrumu kosmiskās leģendas, ko es te arī savu mācījos dzīvās etikas kursā, un arī cītīgi lasīju, rakstot savu diplomu darbu, viņas runā par to, ka vislielāko karmu mēs redzam savās domās. Opa! Darba jau ir sekundāri, tas, ko tu domā, ko tu domā. Sāksim ar to domā, ko tu domā. Pa lielām ir, jebkas, kas ienāk tavās domās, to tu var nomaterializēt. Ja arī pat liekas pat viss trakākā tava doma. Un tieši tas pats ir, ja mēs iedzīvojamies tajos prāta mežģos, kur, nezinu, iespūstam, kā viņš man kaut ko tur izdarīja, tad mēs tur uzburām ļoti spēcīgi. Metosu var iedziļināties ļoti dziļi un domāt par to ļoti daudz, kā es vienkārši lai to vaļo, Jā, vienkārši ir atkal tas lielais apzinātais darbs pašam ar sevi, virzīties ar to vieglumu, nevis iesprūst tajā, kā viņš man tur to pa lielam, tas viņš jau sen jau ir aizmirsis to. Viņam tas vispār neko, tas tev dzīvē, vai ne? Un tad tādā veidā tu ražo, tā kā tas tiešām, tas, ko mēs izdaram, ir trešdaļa, vai pat vēl. Vai ne? Jā. Tas, ko mēs domājam, ir tas lielākais. Nu jā, lūk, te ir tāds kopsavilkumiņš, ko es esmu baigi gudri uzrakstījusi, kad kāda tad visam šitam vispār ir jēga. Jā. Nu, tas, ka viens, ka te var arī mēģinot pašam līdz šitam nonākt, te var konkrēti izmežģīt smadzenes. Jā, nu, tā kā mēģinot to salikt kopā, tas nav vienkārši. Man arī nevienmēr tas viss atnāk uzreiz, un tad es mēģinu saslēgties. Un tad uzreiz ar augstākā palīdzību, tas, protams, nāk vieglāk, viss tā kombinēšana. Bet ko šitas vispār dod, tā kā man, tev, jebkuram cilvēkam, jā, man šķiet, ka šitā tagad, tas viss, ko mēs te tagad izrunājam, ka viņš palīdz vienkārši labāk saprast sevi pirmkārt, un otrs iemīlēt sevi dziļāk, ja, kad sanāk, kad es neesmu kaut kāds nepareizs, ja. Vai outsiders. Jā, vai kaut kas, es esmu tieši tāds, un tas ir ok, un man tādam ir jābūt, es esmu vienkārši lielisks un brīnišķīgs, es neesmu salūzis, es esmu vienkārši tur smalki, precīzi uzdizainēts, jā, šis te kosmiskais origami ar augstāku jēgu, jo man tieši tādam ir jābūt. Un es neesmu nepareizs, es esmu vispār vispareizākais, kāds viens var būt. Tas iedod tādu, wow, jā. Nu, tas vispār, šitan arī tā cilvēka dizaina pišķi druscīt ir apakšā, jā. Un tas bija tas pirmais, ko es sapratu, ka, bet ar mani viss ir kārtībā. Es neesmu kaut kāda tur ķerta, ka man gribās to vai šito, vai ka es daru 150 lietas vienlaicīgi un man interesē uz 17 pusēm viss, jā. Es esmu baigi, man tādai ir jābūt, jā. Un tas iedod tādu kolosālu saskaņu ar sevi, mieriņu tādu, kad es tā kā esmu atnācis mājā. Vai ne? Jo šis ir tāds mīl sevi, tici sev, uzticies un ticis sev savai iekšiņai un virzies uz priekšu tajā brīdī, kad mēs aizējam tajā, analītikai vai prātu vai prātā, kad mēs vispār aizējam prātā. Uzsūcam visus citus un ka visiem citiem ir taisnība. Conditionings, tas cilvēks, conditionings, no ko mums jātiek vaļā. Vai ne? Un šis algoritms tikai strādā un viņš strādās arī, viņš uz mani nestrādās, man strādās cits algoritms un visu. Kas vispār ir algoritms? Tieši noteikti sistēma, jā. Uz kā mēs tur tiekam, nezinu, slaveni vai tur sasniedzam kādu vai nopērkam māju. Tieši tā, katram ir savs unikālais ceļš, un šis arī īstenībā bija ļoti interesanti, jo te atrod atbildes un par ko aizdomājies, vai ne, vai kaut kādas tādas lietas. Pēc tam mājās aizdomāties vēl dziļāk šis tāds populisks mazliet pasākums, bet pie tevis, tad, kad mēs esmu runājis par
klasiski, ka mēs skatījāmies to manu karti, kad man bija jautājums par to, ko darīt tālāk, vai kas man labs rādās tur šī gadā un kaut kādas tādas lietas, tāpat jau vienmēr aizdomājās. Tad tāds, ok. Es atceros, ka es tev vienreiz, kad es teicu, kaut kas nav ritīgi. Man jau liekas, ka man jau kaut kādi, tur nezinu, trauks čīst, jau visāds tāds un tā. Pasties, viss kārtībā, elpo, un tad tāds. Man liekas, tā, ka es salauzu to savu kāju pirkstu. Kad liekas, ka viss tā liek uz bremzi. Un tad tā, viss kārtībā, ielpo, izelpo, viss būs labi, tā kā atļauj. Un tad tu tāds, jā, labi. Ok, ielpojam, izelpojam. Jā, un tad pēkšņi pamainās lauks, varbūt tās savādāk kā gaidīja. Notiekās savi procesi, bet ienāk daudz tādu foršu lietu. Tā kā, un arī mēs beidzot saņēmāmies uz šo tēmē. Vispār. Tā plānojām, viss nekas nesanāca, un tad viss sanāca, tad, kad sanāca. Tā kā, jā. Cilvēks plāno, un tad kāds cits dara. Jā, un man jau gribās teikt paldies. Paldies par šo, un pieņemiet to, ka varbūt nav Uber kruta ierakstu sistēma vai studija vai kaut ko tādu. Galvenais ir tas, ka ir. Galvenais, ka ir. Un sākam darīt. Jā, un tad visu to uzlabošanu, to pēc tam galvenais ir vienkārši sākt. Un tev arī vispār īpaši svarīgi vienkārši dalīties ar to, kas, labi, šoreiz es vairāk kaut ko pastāstīju. Bet tas, kas vienkārši, kas nāk ārā, vienkārši dalīties. Vienkārši vajag runāt, un tad jau redz, kur. Bet kādu ir sākumā jāpaņem līdzi pie rokas? Jālai drošāk, protams. Kopā drošāk. Taču pavisam noteikti ir liels paldies, un es iesaku jums aiziet ciemos pie Simonas, ja rodās kādi jautājumi vai gribās izzināt savu astrokarti. Viņa tiešām arī paskatās tur no cilvēku dizaina viedokļa un tāro un runas un vēl visādus skaistus brīnumus un visu, ko foršu un vienkārši pakomunicēt un uzdot jautājumus. Tu iegūsi vairāk nekā tu domā, vai ja arī tev ir bijusi kāda cita pieredze, te būs pavisam noteikti savādāk. Tā kā arī tik forši. Mums ir vēl viens jaunums, par ko mēs gribētu padalīties. Mēs arī veidojam mazo izaicinājumu, par ko informācijas sekos, kas būs uz 7 dienām, un mēs priecāsimies, ja pievienosieties klāt. Būs interesanti, jā. Un es ticu, ka arī jūs iegūsiet no tā un varēsiet atraisīt savu potenciālu vairāk vaļā, par ko jau mēs runājam daudz. Vai mēs spērt kaut kāds pirmos solīšus? Jā, un ieraudzīt par to, ka ar mani viss taču ir kārtībā, es sajūtu pareizi. Vispār šis laiks, man liekas, ir ļoti izteikts, vai, man liekas, pēdējie pāris mēneši tieši tā sajūšana, nevis tikai tā kā pieskāriens, bet tava dvēseliskā sajūšana, intuīcija par to, kas mēs katrs esam. Un kas ir tas mūsu kodols, tas patiesais, aiz visām maskām, aiz visa, kas tur ir paslēpies. Tā kā, jā, tas. Varbūt tu vēl kaut ko gribi pateikt? Vai es varu runāt daudz? Daudz un skaļi par visu kaut ko, par tām interesantām tēmām. Tevi pavisam noteikti rekur ir tavs, bet mēs būsim salikuši informāciju arī apakšā visu. Jautājumus var rakstīt droši apakšā, un ja būs interesi par meistarklasi, es ticu, kad Simona lielāko prieku to visu uzmeistarēs. Jā, mēs varam tādu uzrīkot vienā mierā, visu kopā zīmēt, veidot, lasīt, tūkot. Jā, tāds mistiskais vakariņš, jā. Superīgi. Es jau redzu bildi, tas izpasās reāli savs Transneptūns, jā. Jā. Un vēl, tā kā piesakieties uz konsultāciju, vai arī izbaudiet šo var redzēt kaut ko vairāk kartē. Un nav tā tikai, ka tā ir tikai tava sajūta. Izrādās, to visu arī redz. Var izskaidrot, sajūtā ir izskaidrojums. Izrādās, tam arī ir izskaidrojums. Kā mēs šobrīd dzīvojam tajā laikā, kad
visu mums vajag zinātni apakšā. Nu, izrādās, te arī ir tomēr izskaidrojums. Tas nav tā, ka ir tikai sajūtiņa. Viņi ir tāpēc, ka tur ir jau viss, tur jau ieslēgti kanāliņi, tev ir jau tā sajūtiņa līdz tevīm atnāk. Šeit viss ir izskaidrojums. Tā kā tā. Paldies jums un lai superforša diena. Un spiešiet laikus, lai mēs saprotam, vai jums patikās vai ne. Paldies. Čau. Čau.